Labdien! Jūs klausāties Telos aplādi. Ar jums šodien kopā ir Krišāns Lācis un Agnes Irbe. Mēs ar šo ierakstu raidījumu sāksim jaunu aplāžu sēriju par tautsaimniecību, jeb ekonomiku. Es domāju, ka mēs dosim priekšroku runāt, to sauksim par tautsaimniecību, jo tas tāds, centīsimies, jā. tāds skanīgs vārds. Un Agnes pastāst, kāpēc mums ir šī aplāžu sērija. Mēs gribam pievērsties kādai jaunai tēmai, kas mums arī pašiem būtu, attīstību veicinoša. Jā, lai mēs neiesprūst tajās tēmās, kurām esam strādājuši iepriekšējo gadu. Daudz esam runājuši par ģimenēm, daudz esam runājuši arī par reliģijas pamatiem, par dabīgajām tiesībām un dažām citām mīļām mums tēmām. Par liberālismu. Jā. Un, protams, ka tautsaimniecības jeb ekonomikas analīze iekļaujas šajā visā, bet tas savienojums ar iepriekšējām tēmām viņš ir rūpīgi jāizveido. Jā, projektu sērija, ko mēs gribētu uzsākt, kas sastāvēs gan no aplādēm, proti debatēm, apaļiem galdiem, gan arī no rakstu sērijas par tautsaimniecību. Un īpaši gribu uzsvērt un pateikt, ka šī mūsu rakstu un aplāžu sērija nebūtu iespējama, ja mums nebūtu palīdzējusi pati pēc savas iniciatīvas Partija Nacionālā apvienība. Un gribu pateikt īpaši paldies Raivim Dzinterkungam, kurš atsūtīja man ziņu, ka varētu mums šādā veidā palīdzēt Telosam. Un arī jautāja, kādu tēmu mēs varētu izvēlēties, kas būtu pietiekami neitrāla un arī pietiekami bagātinoša dažādu skatījumu cilvēkiem. Un mēs izvēlējāmies tautsaimniecības analīzi, vēsturiskā, filozofiskā, teoloģiskā un arī praktiskā skatu vēdeklī. Un kā mēs to šogad darīsim, kā mēs to esam izdomājuši? Sākotnējās aplādēs es gandrīz gribu izstāstīt visu to, ko es esmu izpētījusi, sapratusi, balstoties savā konkrētajā izglītībā, un to papildinot. Man, par Ādamu Smitu vai kādu konkrētu 20. gadsimta darbu būtu mazāk sakāma. Un pirmajā aplādē mēs gribam parunāt par pašiem pamatiem, par pamatdomām, pamatjēdzieniem saistību ar dabīgo likumu teoriju, kas mums ir, Telos viena no pamatu bāzēm, uz kuras mēs strādājam. Un divās turpmākajās aplādēs gribu īpaši ilustrēt un pievērsties seno grieķu gan ekonomiskajiem apstākļiem, tai praksē, kāda tā ir izpētīta, gan arī tā laika absolūti ievērojamo un izcilo filozofu skatījumam uz šīm ekonomiskajām jeb tautsaimniecības parādībām. Un, manuprāt, tas ir vērtīgi tāpēc, ka tas ļauj neapmaldīties jau pašā sākumā un nesākt runāt uzreiz par ekonomiku burtiski 20. vai 21. gadsimta jēdzienos, tādos kā neoliberālisms, ka lielākā daļa cilvēku pat īsti nezina, kas ar to tiek domāts, un katrs to jēdzienu lietos savā nozīmē, bet cenšas katrā sarunā it kā ieņemt tādu skaidru pozīciju, iespējams, nesaprotot šīs ekonomiskās realitātes dziļākos pamatus un saistību ar kaut kādām morālām nostājām. Tu pieminēji grieķus, bet es domāju, ka mums būs vai ne tāda tipa aplādes, ka, piemēram, mēs ņemam to pašu, tu pieminēji Ādamu Smitu, lasām Ādamu Smitu, mēs tiešām ikdienā dzirdam neoliberālisms, daži norādīs, pastieties, Ādams Smits ir tas vainīgais, mēs uztaisīsim par Ādamu Smitu vai to pašu Friedrichu Hajeku vai kādu citu aplādes sarunu. Friedrichs Hajeks turklāt tiek tulkots latviski, un tāpēc tas ir ļoti labi, ka būs iespēja par to parunāt šeit. Tā, no manas puses padomājot, arī par ekonomiku un tautsaimniecību, kāpēc vispār Telos tam ir pieķēries, un, ja mums uzdod jautājumu, kāpēc jūs to dariet, kāpēc jūs paņemiet tik garlaicīgu tēmu. Principā jau tēma nav garlaicīga, vienkārši garlaicīgs ir tas veids, kādā mēs ikdienā vispār saskaramies ar tautsaimniecības tēmām. Tā ir viena sadaļa dienas ziņās, bieži vien tā ir centrālā sadaļa mūsdienās, ir īpaši pēdējos 30 gados, bet es domāju arī marksistiski-ļeņiniskajā Latvijā tā arī bija varbūt viena no ikdienas tām galvenajām lietām, ka mēs kaut ko ražojam, mēs gribam sasniegt, tur tāds īpašuma attiecības.
pieprasījuma, piedāvājuma, arī attiecības un tas viss pārējais. Un šķiet, ka tas ir tik ļoti nodrilēts. Un mēs paši esam kaut kādās intervijās runājuši, ka tur tās Latvijas valsts mērķis uzstādītais, ja kāds saka, labklājība, kā labklājība sasniedz ar ekonomiskiem vai tautsaimnieciskiem līdzekļiem. Ar IKP pieaugumu, jā. Jā, ar IKP pieaugumu un viss, un garlaicīgi vai noplicinoši. Man liekas, tas, ko mēs šādās aplāšu sērijās varam mēģināt panākt, ir parādīt to, ka ekonomika nav vienkārši, tautsaimniecība nav vienkārši kaut kāds tāds abstrakts process, kas notiek tur ārā, bet ka tā ir darbība, ko dara cilvēki, un ka šo darbību var izvērtēt pēc kādiem objektīviem, morāliem kritērijiem. Tāpat kā visas cilvēku darbības. Jā, un pats tas nošķīrums jau tajos jēdzienos ir būtisks. Ja? Kad saki no vienas puses tautsaimniecība, tas ir jēdziens, kas tika lietots arī pirmās Latvijas brīvvalsts laikā. Tas pats jēdziens ietver tādu jau attieksmi pret to, par ko tiek runāts. Ja? Proti šeit dzīvo tauta, tā ir latviešu tauta, tauta saimnieko. Tautā ir saimniecības, kas ceļas no vārda saimes, ja? Proti tās ir tās pamat vienības šajā tautsaimniecībā saimes. Viņām apkārt ir saimniecības, kuru priekšā ir saimnieks un saimniecē, un viņi saimnieko. Kāpēc viņi saimnieko? Tādēļ, ka viņiem ir nepieciešams nodrošināt savu dzīvi, savu cilvēcisko dzīvi vismaz 2, bet visdrīzāk 3 līmeņos. Proti, viņiem ir nepieciešams izdzīvot, lai nezaudētu savu dzīvību, ja paēst tajā dienā, apģērbties tajā ziemas dienā. Viņiem ir nepieciešams turpināt dzīvot, tad sagādāt nākamajai ziemai to, kas būs nepieciešams, lai izdzīvotu šai saimei. Un 3. līmenī viņiem ir nepieciešams labi dzīvot. Ja? Es atkal izmantoju Aristoteles schēmu, kur, manuprāt, ir ārkārtīgi parocīga un absolūti nav novecojis no tiem senajiem grieķu laikiem. Ja? Labi dzīvot, tad viņiem ir nepieciešams saimniekot, lai viņi varētu ar uzkrātās vai sarūpētās bagātības un tā dēvētajiem liekajiem līdzekļiem, kas īstenībā nav liekie līdzekļi, iegādāties vai iemantot kaut ko, kas ved viņus uz pilnīgotu viņu cilvēcisko attīstību. Ja? Tad viens piemērs būtu, jūs iekrājat līdzekļus, lai jūs varētu mācīties studēt, kaut ko apgūt, jums būtu laiks, iegādāties grāmatas vai, apskatīt mākslas darbus, kaut kur aizbraukt. Ja? Vai arī jūs apgūstat papildus kaut kādas lietas, kas jūs pilnīgo. Un lai to izdarītu, jums ir nepieciešami šie līdzekļi. Kaut vai tāpēc, ka jūs, pusgadu nestrādātu savā laukā vai savā darbnīcā, bet darītu kaut ko citu, nodarbotos ar reliģisko praksi, vai varbūt ceļot, vai aizbraukt uz Svēto zemi, vai vēl kaut ko citu, vai izveidot saiknes ar kādiem cilvēkiem, pavadīt laiku sarunās, tāda kā šī saruna, piemēram. Ja? Kāpēc jūs to darat? Tāpēc, ka jūs esat cilvēks. Jūs dabiski tiecaties uz to augstāko cilvēka pilnīgojumu, un tas nav iespējams bez saimniekošanas bāzes. Tad tas bija tas par to tautsaimniecību. Tu tikko izstāstīji visu ekonomiku saskaņā ar dabīgo tiesību teoriju. Jā, pat nezinu, ko lai tur var tikai izvērst, to grūti īstenībā atspēkot un noliegt, vai ne? Bet vēlreiz atgriežoties pie tavas pirmās replikas, ja, kad tas, man liekas, tu atsaucies uz Straujums kundzes kaut kādu interviju, kur viņai prasīja, kāds ir Latvijas mērķis, un viņa atbildēja. Viņa atbildēja labklājību, un tas, kas viņai prasīja, bija tas labs tāds pretstats bija radošās jomas pārstāvis, un tas arī bija, man liekas, kas notiek Latvijā vēl iepriekšējā iterācijā. Raidījumā, un radošās jomas pārstāvis Viesturs Kairišs jautāja, tā nostādīja faktu priekšā Straujums kundze, tobrīd premjeru, un jautāja, ja jums vajadzētu pateikt 1-2 vārdos, kāds ir Latvijas mērķis, kas tas būtu? Viņi saminstrinājās. Un tā, kā jau tāds, ierēdnis vai valsts sieva, atbildēja, labklājība, protams, un šis labklājības imperatīvs, tas jau galā ir iekļuvis satversmes preambulā, pareizāk sakot, vai ne? Bet starp citām lietām. Jā, nesakārtot starp citām lietām. Jā, un tas, ko es pabeigšu, un vienkārši tas, kas uzreiz skatītājiem krīt acīs, ir šis lielais kontrasts, tās garīgās jomas pārstāvis, kuram saskaņā ar populāru klišeju, viņu tur, ekonomikas jautājums, viņš īpaši neinteresē vai nespēja vadīt, tad viņam pretī lūk šī rūdītā, pragmatiskā politiķe, vienkārši spiest atbildēt, labklājība. Tas, Latvijas valsts ir nodibināta, lai vairotu Latvijas pilsoņu labklājību, punkts.
Jā, bet tad uzreiz kāds attapīgāks varētu jautāt, kāds tad labums no tās labklājības, tā vairo pašu pa sevi, teiksim tā, jā. Lūk, tur jau arī parādās tās problēmas. Bet vēlreiz pie tavas pirmās replikas, jā, tad, kad mēs lietojam jēdzienu tautsaimniecība, jā, tā kā tas bija arī Ulmaņa laika tekstos, tas ļoti labs latviešu vārds, un tā pati tā saistība ar saimu un saimniekošanu, jā, ir īstenībā ļoti adekvāts etimoloģisks oikonomika tulkojums un pārnesums. Jā. Oikos ir māja, bet īstenībā saime. Ne jau māja kā būve, jā, bet tā saime, kas tur dzīvo. Jā. Oikonomos ir saimnieks. Tas ir pilnīgi korekts veids, kā atspoguļot seno grieķu tos izteikumus, kurus joprojām lietojam šodien, bet viņu tajā oriģinālajā nozīmē. Bet ja mēs šo pašu vārdu, ka nomos skaidrs saimnieks, bet nozars saucās ekonomija jeb oikonomija, un tur tas nomos kaut kā uzreiz norāda, kaut kāda likumība. Mācība par saimniekošanu. Jā. Mācība par saimniekošanu. Jā, tieši tā, jo nomos ir likumi. Tad oikos ir tā saime, un nomos ir likumu, kārtību, labu priekšrakstu kopums, ar uzsvaru uz labu priekšrakstu kopums. Kā to labi darīt? Ja kāds ir saimnieks, kam viņam ir jābūt, kādam saimniekam viņam ir jābūt, labam saimniekam viņam ir jābūt, ne jau sliktam, vai ne? Un tā nomija ir tas veids, tas pamācību kopums, tie filozofiskie priekšraksti, ieteikumi un pamācības, ja, un arī vēsturiskā pieredze, ko tu paņem no iepriekšējām paudzēm vai no kādiem domātājiem, kas tev palīdz labi to darīt. Bet redz, mums latviešiem ir labi mācība par saimniekošanu, tas būtu viens, bet mums šis vārds tomēr ir tautsaimniecība. Un tur parādās tāds kā šķēlums starp šo tautu un saimi, kurai būtu jāsako labiem saimniekošanas priekšrakstiem un likumiem. Kā tu komentētu tieši to, ka tajā vecajā tulkojumā mums tā tauta, saime, ošana? Jā, ošana. Es īstenībā par šo neesmu painteresējusies, vai ir līdzīgs jēdziens, ko varētu pārnest no latviešu valodas kā tauta saimniecība citās valodās. Citas valodas saka drīzāk ar diviem vārdiem – national economics, ja? Economique nationale, vāciski nevar izdomāties kaut kā tā, bet mēs esam izveidojuši vienu vārdu, bet tas nozīmē to pašu. Proti, savā ziņā noteikti varētu teikt, ka jēdziena tauta, jeb nācija vai etnos, tāda pielikšana klāt pirms šīs saimniekošanas, visdrīzāk ir notikusi visu 18. gadsimta beiga, 19. gadsimta nacionālās, teiksim tā, nostiprināšanās kustību rezultātā. Ja? Protams, ka tad, kad mēs latviski sakam tautsaimniecību, mēs domājam latviešu tautu. Kur arī, protams, ietilpst iekšā tās nelielās dažas citu tautu palieciņas, kas mums ir, līvi, teiksim, jā. Bet šis, teiksim, antīkajā pasaulē nebija nepieciešams to lietot, ja, jo tā minimālā vienība, kas nodarbojas ar visu kopienas apsaimniekošanu, ir polisa, pilsētvalsts. Un polisa sastāv no šiem oikosiem, saimēm vai ne saimēm? No saimēm. Un savukārt ar tautsaimniecību mēs esam uzsvēruši to etnosa, uzlikuši uzsveru uz etnosu, kas ir latviešu. Ka etnos ir tas, kura rokās caur valsts nodibināšanu ir nonākuši tādas sviras, vienalga nodokļu aplikšanas sviras kaut vai, ar kuru palīdzību ir iespējams organizēt šo saimniecību dzīvi. Bet tas, ko es gribēju vēl piebilst... Palīdzēt saimniecībām, organizēt viņu dzīvi, palīdzēt saimēm nodrošināt sev labas dzīves līmeni, kas ir viņiem nepieciešams, tāpēc, lai viņi varētu sev pilnīgot kā cilvēki. Labas dzīves līmeņa nodrošināšana automātiski ietver pieeju kaut vai augstākajiem valodas slāņiem, teiksim, ja? Viņu arī nevar šo labo dzīvi arī šajā tautsaimniecības iedzienā nevar atdalīt no tā, ka tauta arī pilnīgojas, ja? Tad mēs sastrādājam tik daudz, lai mēs pirmkārt izdzīvotu, otrkārt dzīvotu, un tad mēs darām vēl kaut ko. Piemēram, mēs satiekamies, mums ir dziesmu svētki, vai ne? Kur tāpat balstās, tas dziesmu svētki jau nav privāta iniciatīva, kur cilvēks sanāk, tur kaut kāds, kā mēs rupji tā 19. 20. gadsimta samaitātu teiktu,
nu, no dziesmsvētkiem arī ir kaut kāda materiālā bāze, kura ir sakrājusies cilvēkiem, veicot saimniecisko darbību, vai ne, kas tiek pārdalīta, lai noorganizētu šos svētkus. Bet tas, ko es gribēju piebilst, ir, ka metot to lielo laipu no antīkās klasiskās ekonomikas, ekonomijas uz šodien, kaut kādā ziņā tas tautsaimniecības pamatjēdziens ir saglabājis, jo, ja mēs skatāmies visādās statistikās, joprojām mūsdienās dažādi demogrāfi, un arī mēs iesim Latvijas centrālajā statistikas pārvaldē, tur būs tāds jēdziens kā mājsaimniecība. Kuras, viņš tieši ir reaktualizēts tagad. Ja? Viņš nebija, manuprāt, šis jēdziens mājsaimniecība nebija aktuāls pirms kaut kādiem 10-15 gadiem. Tagad ir tāpēc, ka cilvēki ir piesaistīti kādai noteiktai dzīvesvietai. Turklāt man sajūta, ka tieši pandēmijas laikā īpaši kaut kā aktualizējās jēdzienu mājsaimniecību lietošana. Tas bija saistīts ar karantīnu un tām, izolēšanos un tām lietām. Jā, cik mājsaimniecības var sanākt kopā, piemēram. Tāpat nav ģimene, tie vienkārši visi tie cilvēki, kuri kaut kādu apstākļu vai izvēļu dēļ dzīvo tajā vienā teritorijā. Un tas, vienā tajā, kas ir dzīvoklis vai nams, ja? Kas ir vienās sienās. Un tas ir pat savā ziņā, mājsaimniecība nav tālu no antīkās izpratnes un arī romiešu izpratnes par saimi. Ja? Saime nav tikai viena bioloģiskā ģimene. Gan tās pamatā ir bioloģiskā ģimene. Ja? Tad ir saimnieks un saimniece, ja? Vīrs un sieva visdrīzāk. Ja? Viņu mazie bērni, kuri ir atkarīgi kuru izdzīvošana ir atkarīga no šīs saimniekošanas un kuru izdzīvošana ir atkarīga no tā, ka viņi ir piesaistīti noteiktai zemē, gandrīz vienmēr. Ja? Un vēl arī vecāki un vecvecāki, kur ir pārāk veci, bet arī ir atkarīgi no šīs saimes un saimniekošanas, jo viņi nevarētu neatkarīgi izdzīvot. Ja? Tā. Bet redz, mūsdienās, Jā, bet, ja tu saki, mājsaimniecība nav pārāk tālu no tās saimes jēdziena, jo saime var ietvert un arī bieži vien ietver cilvēkus, kuri tur ir nonākuši, kas nav ar radniecīgām saitēm kuri ir nonākuši gandrīz nejauši, jo viņiem pašiem savas saimes nav, un tad viņi pievienojās šai saimei. Tur būtu lielāks uzsvars uz cilvēkiem, kur dzīvo vienu vietu uz zemes vai kuri vienā saimniecībā. Jā, vai kur darbojās ap noteiktiem ražošanas līdzekļiem, kuri kaut kā piesaistītā vienai vietai, kuri tie ražošanas līdzekļi. Bet, redz, ja tā skatās uz grieķu laiku un uz šodien mūsdienās tā mājsaimniecība, ar to ļoti bieži izrādās nemaz nav domāta, kā mēs iedomājamies tāda ģimene. Tur saimnieks, saimniece, viņu bērni, vecvecāki, varbūt kādi kalpi vai draugi. Bet mūsdienās, piemēram, mājsaimniecība varbūt arī kā tāda pamata ekonomiskā vienība var būt 2 pensionāri, kur dzīvo kopā vienā dzīvoklī. Un tad, man liekas, arī valsts visā statistikā tas arī kaut parādās kā mājsaimniecība. Vienkārši cik cilvēki piereģistrēti vienā adresē un vai viņiem ir līdzīgs uzvārds. Jā, ja viņi piereģistrēti vienā adresē, tad būtu jāpārbauda, vai tā nav fiktīvā reģistrācija. Es vispār par šo 2 vai 3 pensionāri sareģistrējas un dzīvo kopā vienā dzīvoklī. Mums ir reāli tādi gadījumi, pāris uz visu Latviju. Manuprāt, šis modelis gan ir pirmkārt Latvijai netipisks. Manuprāt, ļoti netipisks modelis. Labi, bet vienalga iedod. Ne, mēs gan jau, ka tādi gadījumi ir, bet runāt par veselu tādu slāni, kur ir nesaistīti, neprecēti, nekādās tuvākās attiecībās neesoši cilvēki, vai tā kā draugi, ja? Un turklāt pensionāri, kas sareģistrējās uz vienu dzīvokli, izveido vienu mājsaimniecību. Tas, manuprāt, ja tā ir, tad tas ir pavisam tāds jauns, mums netipisks modelis. Labi, bet ja mēs atkāpjamies no šī izņēmuma, bet kad es saku, 2 pensionāri dzīvo kopā un sastāv vienu mājsaimniecību, man liekas, statistikā tas vienkārši ir domāts, tie ir tiešām šie 2 laulāts pāris, kuri jau ir sasnieguši pensijas gadus, un ar kuriem kopā vairs nedzīvo viņu bērni tur. Iespējams, ja tas ir tā. Un tas tagad tiek saukts par mājsaimniecību. Jā, arī to var nosaukt par mājsaimniecību. Jā, 2 pensionāri laulāti dzīvo, un tā ir mājsaimniecība. Un tur, man liekas, parādās tas lielais tāds kontrasts varbūt tas senākām tautsaimniecības mācībām, ka tiešām šie cilvēki dzīvo kopā, viņiem ir kaut kāda tur kopīga saimniecība, bet viņi uzreiz tiek skatīti tā kā tādi ļoti mehānistiski atdalīti no tā plašā, asins radniecības tīklojuma, kurā viņi ir dzīvojuši, ka viņiem, šiem pensionāriem, visticamāk ir bērni vai ir bijuši bērni. Un tad,
Un tad tas arī būtu jāskata, kā tā tiešām tā lielā paplašinātā saime, kuri varbūt dzīvo geogrāfiski, fiziski nošķirti, un kaut kā dažādi apstākļi dēļ šobrīd viņi tā nedzīvo. Un tad vienkārši mūsdienu tāda tautsājnieciskā statistika skatās, lūk, tur 2 pensionāri dzīvo kopā, un mums ar viņiem jārēķinās. Bet līdz ar to rodas vadošās ekonomikas paradigmas problēmas, kas ir tas galvenais ekonomikas subjekts, vai tas ir indivīds, vai tas ir šī tāda abstraktā mājsaimniecība vienkārši, kur cilvēki Bet drīzāk šajā gadījumā, ko tu apraksti, tur tā problēma ir citādāka. Tā problēma ir, ka šī saime plašā nozīmē, kas ir sastāv no vairākām paudzēm, kas ir attiecīgi saistīts. Viņi ir pietiekami pārtikusi, vai vismaz viena daļa no viņas ir pietiekami pārtikusi, lai viņi nebūtu spiesti visi dzīvot vienā tajā namā vai uz vienu tā zemes gabalu. Un attiecīgi viņiem ir vairāki. Un tad viena ģimenes daļa dzīvo šajā dzīvoklī kaut kādā pilsētā, cita daļa paliek laukos tajā mājā, kur pavada kopā vasaras. Ja. Es nezinu, kā to statistikā vai kaut kur aprakst un kā tās saites sazīmē, bet būtu jāskatās, vai tāpēc, ka ir šis viens dzīvoklis un šī māja laukos, ja, vai viņas tiek traktētas kā 2 dažādas saimes, vai tomēr viena ar 2 īpašumiem. Mhm. Ja, Mēs aizmaldamies ne tur, kur mēs gribējām iet. Bet tas ir jautājums par... Jo atēniešu pilsoņiem, es atgriežos pie tā, ko es pārzinu, atēniešu pilsoņiem tas bija diezgan tipiski, ka viņiem ir kaut kāda dzīves vieta Atēnās tuvāk tur centram, ja, kur viss kaut kas notiek, un viņiem ir vēl viens īpašums pavisam tālu. Viņiem ir 2 īpašumi. Es vienkārši par to runāju, to mājsaimniecību jēdzienu. Tāpēc, ka mēs iedomājamies tādu nozari kā tautsaimniecība, kurai ir savi izpētes vai analīzes objekti, kas ir tas primārais, uz ko viņi koncentrējas. Tā ir mājsaimniecība, vai tas tiešām viens indivīds, kurš veic saimnieciskas darbības, vai tā ir tiešām saime. Šis ir labs punkts. Ja? Tas nevar būt viens atsevišķs atrauc indivīds, kā ekonomiskās darbības tā pamata vienība, ja? Veicējs. Tāpēc, ka tad nav skaidrs, kur paliek tie viņa vecie radinieki un tie viņa bērni, ja? Vai, viņa sieva grūtniece, ja? Kur tajā laikā nestrādā. Mēs uz to nav iespējams un nav pareizi šādā veidā skatīties. Un bet šai tendencē, ja? Ekonomiku skatīt tikai no atsevišķiem individiem, jāpretojās ar visiem spēkiem. Un mēs kaut kādā mērā to darām, bet to vajadzētu darīt uzsvērtāk un stingrāk. Piemērs, ja? Tas ir tāds klasisks piemērs. Ko es atceros no vienas sarunas ar juristu un deputāti Ingu Biti. Ja? Bet, manuprāt, ļoti ilustrējoši. Tā saruna bija sakarā ar to, ka valstī vajag palīdzēt tām māmiņām, kas paliek vienas ar bērniem, jo tas vīrietis ir prom. Tas vīrietis nav atrodams, nav viņa. Ja? Un tad ir skaidrs, ka saka, bet viņām taču vajag palīdzēt. Viņa viena pati audzina, ja? Viņai tur ir pat 2 bērniņi. Viens jāvada uz bērndārzu, otrs skolu. Viņai nepietiek naudas, viņai šausmīgi grūti. Vajag viņai palīdzēt. Jā, vajag viņai palīdzēt, bet tā... Bites sacītais, ja, vajag ļoti uzmanīties, kad valsts nenostājas tā vīrieša vietā, tā tēva vietā. Ja? Jo tad viņš it kā vairāk nav vajadzīgs. Valsts vienkārši pārņem to funkciju un samaksā to daļu, kas būtu, vai to ieguldījumu, kas būtu jādod tam saimas loceklim, kurš ir aizgājis. Vai ne? Bet mums ir jāiet pilnīgi pretējā virzienā. Valstī nevis ir jāaizpilda šī tukšā vieta. Un tad visiem pārējiem tautsaimniecības dalībniekiem, ja, tad viņi samet kopējā katlā un tad sūta tai sievietei tur naudu. Nē, mums vajag, lai tas vīrietis atnāk atpakaļ un turpina būt par saimnieku. Tad mēs esam augstākā mērā un arī dabīgā likuma to paradigmas ietekmē esam ieinteresēti, ja, saglabāt, cik vien mēs varam saimes jēdzienu. Ne tikai mājsaimniecības, ka kāds tur dzīvo, bet saimes jēdzienu. Proti turēt kā ekonomikas pamatvienība ģimeni. Tu jau tagad pieminēji dabīgo likumu un dabīgās tiesības, un klausītājs, kas sekojas arī mūsu darbībai, viņš uzreiz to asociēs, tur tiešām tur cīņa par dabīgās ģimenes saglabāšanu tiesībām, un arī viņš izlasīs, piemēram, Jura Rudevska rakstu, un
arī tu dabīgo tiesību teoriju saistīs ar tikuma etiku un tam līdzīgi. Proti, ja tu piesauc dabīgo likumu, tad uzreiz cilvēkiem tas asociēts ir ar morālu filozofiju un tādu nozaru. Un tad tas atkal no mūsdienu cilvēku skatu punkta, tas pirmais tāds jautājums būtu, labi, bet kāds par morālais sakars ar ekonomiku? Tās ir divas dažādas tādas nošķirtas lietas. Vienīgais, ka dabīgais likums nav automātiski nenosaka tikai un automātiski vienīgi morālos priekšrakstus. Drīzāk tā ir tā apraksta schēma. Dabīgā likuma teorija ir izšķiroši būtiska, lai saprastu visus tos tautsaimniecības, mājsaimniecības un saimniekošanas pamatus. Ja. Šīs teorijas prizmu skatoties arī, manuprāt, tik tālu, cik es to sapratusi, ļoti skaidri iezīmējās, par ko ir konflikti gadsimtiem ilgi. Ja? Visā tajā ekonomikas dažādajās teorijās, par ko cīnās, kāpēc nevar vienoties, kāpēc velk uz otru pusi. Un visu laiku ir sajūta, ka patiesība ir kaut kur pa vidu. Ja? Un mēs meklējam to pareizo vidusceļu. No dabīgo tiesību teorijas, pirmkārt, kas ir pats svarīgākais? Pirmkārt, ir jāsaprot, kaut kur ar lieliem burtiem jāuzraksta, varbūt jāuztetovē uz muguras cilvēkiem vai kā. Ja? Privāta īpašums neizriet no dabīgajām tiesībām. Tas ir pirmais svarīgākais punkts. Viņu vienkārši nevar no turienes izdabūt. Nav tā. Kas ir atkal pretēji mūsdienu teorijai, jo Loks, piemēram, man teikt, ka ir dabīgās tiesības. Līdz Lokam vēl tiksim. Bet skaties, nav tā. Tas ir vienkārši loģisks novērojums. Nav tā, ka šeit šis zemes gabaliņš tur līdz tam stabiņam, 1,5 metru tālāk, ja, ir Ilzes dabīgais, piederošais, Ilzes ģimenei saimē piederošais zemes gabaliņš. Bet aiz tā stabiņa, tas vēl tur 2 akrus uz priekšu, tas ir Leopoldam dabīgi piederošais zemes gabaliņš. Nav tā. Tā nevar būt. Tā zemes dalīšana, ja, un privāti, tātad zemes pamatā, ja, pārējo kustamo mantu atstāsim malā. Nekustamās mantas dalīšana neizbēgam un nekā citādāk nevar būt. Ir atkarīgi no vienošanās. Tas ir pozitīvais likums, kas kaut kādu argumentu ietekmē. Ja. Kaut kādos apstākļos ir sadalījis, ka Ilze ir te līdz upītei un Leopoldam ir aiz upītes, tas gabaliņš. Ja, bet tikai līdz kalnam. Tālāk nē. Un kalns ir tas, kas nepieder nevienam, kur var iet visi. Jo no dabīgo tiesību teorijas, ja mēs par to tā domājam, kas ir mērķa grupa dabas bagātībai, ja? Zemē, augļiem, es nezinu, zivīm jūrā, ja? Jebkam, ko no zemes var paņemt. Kurš ir tā mērķa grupa? Visi. Tu nevari atbildēt citu. Visi, turklāt ne tikai cilvēki, bet arī dzīvnieki. Tas ir vienīgais veids, kā kaut kā loģiski turēties, ja, tajos rāmjos. Visi var ieiet kalnā, paslēpties alā. Visi var, kas var pastiept roku un no ābeles, mežābeles paņemt to augli. Pareizi? Tas nekur dabīgi nav nodalīts, ka tas gabaliņš, uz kura ir mežābeli, tas ir Jāņa. Un tur ir apkārt sēta, jo tas ir Jāņa. Jā, bet iedomāsimies, parasti diskusijās, mēs esam nonākuši līdz privātu īpašumam, parasti diskusijās, tas... Jo tas ir ļoti svarīgs jautājums par privātu īpašumu, ja? Vai ne? Īpaši konservatīvajiem, jā. Jā, turpin. Bet parasti diskusijās par privātu īpašumu tas lielais jautājums ir drīzāk par to sākotnējo šī īpašuma iegūšanu. Un tad mēs varam iedomāties kādu mežonīgu zemi, kur cilvēks aizbrauc. Džona Loka stilā iedomāties. Jā. Bet nevajag īpaši neko iedomāties. Tad Loka iterācijas ir ļoti vēlīnas, un man nepārliecina tas, kā viņš to redz. Ja, tad es pabeigšu. Pirmā tēze būtu visu, ja vispār kāds ir mērķa grupa, orientācijas grupa visām dabas bagātībām, no kurām dzīvās būtnes var dzīvot, izdzīvot un dzīvot labi, visos 3 līmeņos, tad tā mērķa grupa ir visi. Ja? Tātad dabas bagātības ir visiem. Un no otras puses, ja, mēs gribam teikt, kāpēc mēs sakam, ja mēs ar tevi arī teikt, un vēl daudz teiksim šajās aplādēs, privāta īpašums ir neaizskarams. Pareizi? Mēs teiksim to. Kādā nozīmē var teikt, ka privāta īpašums ir neaizskarams, ja viņš ir atkarīgs no tā pozitīvā likuma, no kaut kādā brīdī veiktās zemes dalīšanas, kas, Ilzes ģimenei deva šo. Ja? Tātad vislabākā analīze atkal visam šim sarežģītajam jautājumam, kāds nejauši sagadījies, ir Akvīnas Tomā. Viņš saka tā, privāta īpašums balstās uz lietošanas tiesībām. Īstenībā tas ir lietošanas tiesības, kas ir neaizskarams. To viņš ir pirmais, ko viņš saka. Ja?
Un no tā tu arī vari saprast, arī, kas notika kaut vai, kad bija savs pamats Ulmaņa laikā arī, teiksim, atņemt, ja, atņemt tās muižas, kas nebija apsaimniekotas, vai tās zemes, kas aizaugušas, ja, lai gan viņas privāti kādam pieder. Ja tu viņu neapsaimnieko, ja tu viņu neapstrādā, no viņa neko nepaņem, ja, tad uz kāda pamata tev tas pieder. Tas ir pirmais, ko tu vari saprast, ja, ka tev ir lietošanas tiesības. Otrais punkts. Akvīns Toms gandrīz saka, ka privāta īpašuma neaizskaramība ir grēkā krišanas sekas. Tas ir arī ļoti spēcīga doma. Tad privāta īpašums ir nepieciešams. Ir nepieciešams nodalīt Ilzes gabalu no Leopolda gabaliņu. Ja? Un lai Leopolds neņem no Ilzes, un katrs strādā ar savu. Tāpēc, kad cilvēki viņi ir nepilnīgi kā būtnes. Viņi nespēj dalīties ar tādu dāsnumu, ja, kā, teiksim, Dievs visu dod. Ko Aristoteles arī ļoti labi apraksta. Ja? Ja viņiem nebūs katram tas savs gabaliņš un tas savs mans, šeit mans, ja, tad viņi nerūpēsies. Viņi nebūs motivēti rūpēties par to, kas ir tam otram. Šeit arī kaut kur tā lēnām ienāk iekšā, kāpēc tas komunisma arguments nedarbosies. Tas ir izmēģināts vairākas reizes, ja, un ne tikai komunistiskajās valstīs, bet arī kibuts izmēģināja, ja, to kopīgo saimniekošanu. Viņa nedarbosies, un Akvīns Toms saka, cilvēka dabas nepilnīguma dēļ, kur mēs neko nevaram darīt. Pie cilvēka dabas un īpašuma un saimniekošanas mēs atgriezīsimies pēc pauzes. Esam atpakaļ Telos aplādē par tautsaimniecības pamatiem. Mēs pirms pauzes Agnese stāstīja par privātu īpašumu, par to, ka gal galā jebkurai tautsaimniecībai īpašums un arī privāta īpašums ir pozitīvā likuma noteikts. Jā. Pozitīvā likuma noteikts, bet vienlaikus arī tas ir vispār arī no ekonomikas viens no pamatiem, ar ko vispār sāks domāšana par ekonomiku, proti privāta īpašums, kas kuram pieder, cik pieder un ko mēs varam darīt ar to, kas mums pieder. Bet es esmu dzirdējis arī tādu versiju, ka tā kā cilvēks ir saprātīga būtne, viņš atšķirās no dzīvniekiem. Cilvēks spēj apmesties vienā konkrētā vietā, atšķirībā no citiem dzīvniekiem, un apstrādāt to konkrēto vietu. Viņš arī var uztaisīt žogu apkārtēji vietai. Un tā teorija ir tāda, ka jo vairāk cilvēks apstrādā to konkrēto vietu, jo vairāk viņš pārveido un iegulda sevi un savu personu, un kaut kādā ziņā pārveido šo vietu zemi pēc savas ģīmja un līdzības, un arī plūc šīs zemes augļus, ka viņš tādējādi piesaka tādas, varētu pat teikt, dabīgas tiesības uz šo zemes pleķi, jo viņš tur ir ieguldījis darbu. Jā, tā varētu teikt. Turklāt, ja tas ir paudzēs. Tas arguments tāds, jo vairāk ir ieguldīts darbs, jo lielāka ir tā tiesība uz to konkrēto zemes pleķi vai ražošanas līdzekli. Bet tas ir, protams, atvasinājums. Ja? Un šis arguments pat nebūtu spēkā tikai uz zemes gabaliņu, ja? Tiem akriem, 3 akriem, kuros ir daudz ieguldīts, un viņi ir sagatavoti tā, ka tur var audzēt linus, teiksim. Ja? Tas būtu arī tiesa, piemēram, uz koka gabalu, ko nolauž no koka. Ja? Tad no koka nolausts zars vai zemē nokrists zars, ja? Tur pilnīgi skaidrs, ka viņš nepieder nevienam. Ja? Bet tajā brīdī, kad tas cilvēks ir no tā zara izgrebis, teiksim, es nezinu, stabuli vai kaut ko tādu, ja viņš ir ieguldījis savu darbu, savas prasmes, rodas leģitīms pamats sacīt, ka šī stabula pieder tam izgrebējam, ja? Vai arī tam kādam citam, kuram šis izgrebējs viņu ir pārdevis, iemainījis. Ja? Tas ieguldītā darba arguments ir spēcīgs, bet viņš vienalga nepārtrumpo. Tas, ko mēs gribam šobrīd uzsvērt, ja, par privātu īpašumu jautājumu, viņš nepārtrumpo pašu to dabīgo tiesību to bāzi. Ja? Jo, iedomājies, mēs sakam, pozitīvais likums tātad ir sadalījis to zemi kaut kādā veidā, noteiktā veidā, iespējams jau sen. Ja? Tātad, kad šai saimē pieder tas, tad citai saimē pieder cita kaut kāda daļa. Un vēl kāds cilvēks ir teicis, man piederēs šī, un viņam ir piešķirta šī atļauja saistībā ar vienošanos. Ja? Viņam piederēs daļa no šī kalna, jo tur ir kaut kādas raktuves, un viņš iegūst no turienes kaut kādu derīgu rūdu, ja? Kas ir arī uzņēmēja darbības tie pirmsākumi.
tik un tā nevarēsim nekad būt tajā situācijā, un kas arī nav taisnīgi un nav pareizi, ka pilnīgi viss uz planētas Zemes esošais būs sadalīts tajās privātajos gabaliņos. Ja? Upes nebūs, upu krasti nebūs, jūras nebūs, vulkāni nebūs. Ja? Tātad, un kāpēc nebūs? Tāpēc, ka tur tas dabīgais likums mums runā tā kā pretī. Ja? Tā kā upes ir līdzīgas tādām dzīslām, ja? Kas iet cauri tai konkrētajai zemē, kur, teiksim, dzīvo tāds cilts vai tauta. Ja? Ja? Tā kā viņas tek cauri visiem šiem dažādiem īpašumiņiem, kas ir viņu krastos. Ja? Ir loģiski, ka cilvēki viņas lietos kopīgi. Un tā kā tas lietojums ir pilnīgi un absolūti kopīgs, tad tai privāti īpašniecības tai daļai, ja, viņai pazūd pamatojums. Tieši tādā nozīmē jau arī var teikt, ja, ka kam pieder, vismaz agrāk tā bija, un dažkārt arī tagad tā ir, ja, kam pieder visi ceļi, kam pieder visi kalni, kam pieder visi meži, tie, kas nav tie mazie mežiņi, kas ir privāti. Ja. Viņi pieder kam? Nevajag uzreiz teikt valstīm, sakam valstiskai kopienai, tautai. Ja, valstiskā kopiena šajā situācijā iemieso to tautu. Ja, tad valstiskā kopiena, ja, kas tautu apsaimnieko to visu, kam kopējam labumam, lai visi varētu to lietot atbilstoši kaut kādiem noteikumiem, piemēram, nepostot, piemēram, nemēslojot. Tu saki, jā, ka upe, piemēram, kā kolektīvs īpašums, jo mēs vienkārši nevaram upei novilkt tur konkrētas robežas, iežogot viņu, lai gan ar Hesu var, bet privāti īpašnieks nevar iegrožot un tad no tās vietas, piemēram, tur zvejot. Viņš varētu mēģināt, bet tad jau viņš būtiski pārkāptu, ja, tās dabiskā likuma robežas. Kāpēc rodas visas šīs, manuprāt, ja, visas šīs lielās debatas ekonomikā, kā varam pārlikt uz to vārdu, ja, visas milzīgās cīņas par privātīpašumu, ja, kas kam drīkst piederēt, cik lielā mērā, ko drīkst darīt. No 19. gadsimta vismaz, ja ne ātrāk. Un kāpēc ir bijuši visi šie, par kuriem vēl daudz runāsim, milzīgie eksperimenti, no kuriem daži absolūti baismīgi, kas ir izdarīts ar milzīgām teritorijām, ja, uz zemes 20. gadsimtā. Tāpēc, ka pašos pamatos tā problēma ir diezgan smalka, ja, ko mēs mēģinājām iezīmēt. Viss pieder visiem, bet lietošanas tiesības, tad, kad tās ir iedibināts noteiktā vietā, ir neaizskarams, un tām ir jābūt neaizskaramām. Tā galvenā problēma ar ekonomikas teorijām dažādajām ir, ja, ka viņas ir kaut kā fundamentāli atšķirīgas, piemēram, no ētikas. Ja? Jo tur ētikā ir salīdzinoši vienkārši nospraust tos skaidros aizliegumus. Ja? Nevainīgu dzīvību atņemt, kategoriski aizliegts, vienmēr visos apstākļos morāls pārkāpums. To var daudz labāk pamatot, daudz labāk saprast. Ekonomikā tā problēma ir, ka tas morālais diskurs tur ir tuvu klātesošs, ja? Bet viņš ir tā kā piekabināts drusciņi no malas. Drīzāk viņš sprauž robežas, nevis nosaka pamata struktūru. Ja, es neesmu līdz galam to izdomājis, bet tur ir kaut kāda tā pašā būtībā kaut kāda problēma, kur ir grūti pat aprakstīt skaidrā veidā. Par to es tieši gribēju pacelt šo tēmu par ekonomikas vai tautsaimniecības kā vispār disciplīnas vai nozares tādu novietojumu citu domas nogriežņu apvidū. Jo, piemēram, ja mēs ieskatāmies tādos arī dabīgā likuma teoriju izklāstos vai vienalga tādos manuāļos morāla filozofijas, mēs atradīsim, ka labi, tur ir sadaļa par valsti, par valstisko kopienu, par politiku, tur ir sadaļa par mūsdienās individuālo ētiku, kas ir laba, morāli pareiza rīcība, ko morāli ir priekšraksts, kur izriet arī no cilvēka dabas. Un ļoti bieži ekonomika un tautsaimniecība atradīsies kā tāds nogrieznis zem, kaut kur starp individuālo ētiku un kaut kur starp valstisko kopienu, kaut kur pa vidu. Un, teiksim, man rodas tas iespējas, ka bezmazliet, ka ekonomika ir kā tāda morāla filozofijas apakšnodaļa. Jā, bet to jautājumu var vēl augstākā līmenī uzstādīt. Ekonomika, neteiksim tautsaimniecība, teiksim pārmaiņas pēc tagad ekonomika. Ekonomika ir eksakta vai humanitāra zinātne? Kurā fakultātē viņai ir jābūt?
Tas, kā mūsdienās pārsvarā, tas notiek vairāk kā eksakta zinātne, jo tur ir skaitļi, grafikas. Eksakta, ja? Gandrīz 100% eksakta. Tie ir vienkārši cilvēki, kuriem māca rēķināt, viņiem ir matemātiskie modeļi, viņi aizpilda tos Exceļus, viņiem tur vajag saprast, cik lieliem tarifiem jābūt, lai būtu tas un tas. Ja? Cik kas maksā. Un kādi ir globālie piegādes tīkli un tā tālāk. Un tas, manuprāt, nav pareizi. Ja? Tad ekonomikai, ja tautsaimniecībai ir jāpaliek un jābūt humanitāro zinātņu tajā. Tas ir cits jēgas spārns. Un kāpēc? Tāpēc, ka tā humanitārā, ko nozīmē, saistīta ar cilvēku pētā, cilvēku priekšrakstā, cilvēkam, ņemot vērā ko? Cilvēka iedabu, cilvēka kopienu iedabu. Cilvēka nepieciešamības, kas ir atkarīgs no viņa iedabas. Ja? Tad ekonomika nevar būt turpat, kur ir fizika un ķīmija, kas pēta nedzīvot dabu, kur ir skaidri likumi. Un kāpēc? Šis ir vēl viens, pirmais, ko mēs gribējām šajā aplādē uzsvērt, ir, ka ar privātu īpašumu un dabīgajām tiesībām netuvu nav tik vienkārši, kā dažkārt mēģina mums iestāstīt labējās pārni konservatīvie domātāji. Netuvu nav tik vienkārši. Tas ir pirmais. Un otrais, ka ekonomiku nav tik viegli arī klasificēt, ielikt, ar ko viņai jāsāk, ko viņai jādara, kas ir svarīgākais tajā kursā, ko mācītu tiem jauniešiem, kas nāktu mācīt. Un tas ir tāpēc, kas, manuprāt, arī tikai tā vēlu 19. 20. gadsimtā tika izprasts, ka tā ekonomikas darbības, teiksim tā, darījumu pamatā un saimniekošanas pamatā atrodas dažas likumsakarības, kuras ir ārkārtīgi stingras, tik stingras, ka gandrīz līdzinās dabas likumiem. Jā, tas, ko es gribēju teikt, ka cilvēkam pajautās, ar ko nodarbojas ekonomika pēt ekonomikas likumus. Jā, kuri tur ir un kuri neapšaubāmi tur ir. Un šie likumi, daži no viņiem ir tik ļoti spēcīgi, bijuši spēkā visos laikos, kas ir aprakstīti. Būs vienmēr, kuriem ir ļoti grūti cīnīties pretī. Tas tā kā cīnīties pret dabu. Ja? Taču Padomju Savienībā izmēģināja, kā tas nedarbojās. Un tāpēc ir tendence viņu ievietot gandrīz starp eksaktajām zinātnēm, kas pēta, gravitāciju, vienalga zemes pievilkšanās spēku, vai kaut kādas konstantas. Jo, piemēram, marksisms, tāpat kā mūsdienu, kapitalistiskā ekonomika, marksisms jau arī ekonomiku skatīja kā ļoti striktu zinātni, kur tur tiešām ļoti strikti var izrēķināt pieprasījumu un piedāvājumu attiecības, kas kuram un cik pienākās, kā izteikt ieguldīto darbu naudiskā vai citā izteiksmē, un kad to visu pēc tam ievadīt tādā ģenerāla plānā, sakārtot, kas katram jādara, lai tad beigās visiem būtu taisnīgi un visiem pienāktos, kāda bija tā maksima. Jā, no katra pēc spējām un katram pēc vajadzībām. Tā, un atkal citi, tādi konservatīvāk ievirzīti domātāji teikt, nē, tāds ekonomikas likums, piemēram, ir tāds standarta, kā saka, šī likumsakarība neapgāžamā būtu, ka tas, kas ir kopīgs, kas pieder visiem, tas, piemēram, neļauj, cilvēks negrib apsaimniekot, ieguldīt īpašu darbu tajā, kas viņam nepiedara. Konservatīvi vai kapitalistiski ievirzīti teikt, nē, tāpēc privāta īpašums ir tik būtisks un svarīgs, jo ir svarīgi, lai cilvēkam kaut kas pieder, kurā tad viņš ir gatavs veltīties, ieguldīt visu sevi. Savukārt, kaut kāds kopīpašums tur uzreiz cilvēks negrib. Jā, un izlaižās, un beigās tad neapsaimnieko neviens, un tas viss tā kā aiziet atmatā. Bet es pie tiem dažiem likumiem, kas ir gandrīz tā kā eksakti likumi, es drīzāk pieskaitītu tos apmaiņas likumus, barteru likumus, saimniekošanas likumus, kad ir ārkārtīgi svarīgi, ka cilvēki viņus saprot visās nozerēs, pat ja viņi neinteresējās par ekonomiku kā par nozari. Tā kā neiedziļinās un nevēlās tajā iedziļināties. Ja mēs kaut ko varētu panākt ar šo aplādi, mēs varētu samazināt tādas pilnīgi klāju muļķību runāšanu, Latvijas presē, tādas dumības vienkārši, kad cilvēki saka, piemēram, ka kaut kas ir dārgs, tāpēc, ka tas pārdevējs ir alkatīgs. Nē, tā nav. Galīgi nav. Piemēram, tas tāds morāls vērtējums uzreiz. Jā, pagaidi, vai kad lietas cena tirgu neatspoguļo īsto vērtību, ka tā īstā vērtība ir vai nu daudz īstenībā, vai nu daudz augstāk, vai nu daudz zemāk. Nē, tā nav. Nē, tā nav. Tad tie pamatprincipi ir būtiski. Piemērs mūsu klausītājiem. Es, pieņemsim, nopirku zābakus par 50 eiro. Ko tas nozīmē? Tas ir vienkāršākais piemērs. Es nopirku zābakus par 50 eiro. Kāpēc? Tāpēc, ka man šie zābaki
runājot par zābaku vērtību, man tie zābaki ir vērtīgāki nekā tie 50 eiro, ko es izņēmu no maciņa. Pārdevējam veikalā tie 50 eiro ir vērtīgāki par tiem zābakiem, ko viņš man iepakoja līdzņemšanai. Ražotājam, kurš pārdevējam viņus iedeva, teiksim, par 25 eiro, ja? Ražotājam atkal, ja? Tie zābaki bija mazāk vērtīgi nekā tie 25 eiro, ko viņam iedeva veikals. Ja? Saprotat, tad, lai cilvēks saprastu, kā tas darbojās, tas ir milzīgs panākums, ja to varētu. Ja? Un tad izēvielu ražotājiem, kas tur diegus, tur vienalga, bez ādas zābakus nevalkāja, bet tās izēvielas, ja? Un arī darbs ieguldītais. Ja? Cilvēks, kurš šuva, tas kurpnieks tos, ja? tad viņam samaksāja mēnesī, es nezinu, 500 eiro. Ja? Viņam tie 500 eiro bija vērtīgāki par to šūšanas darbu, ko viņš veica visu mēneša garumā. Un tā ir vienošanās starp viņiem. Tad katrā tajā sadaļā, un šie ir gandrīz stingri likumi. Ja? Viņi ir tuvu gandrīz eksaktiem likumiem. Vai vēl, tas varbūt cilvēkiem atkal liekas pēc sarežģīti, vēl vienkāršākā. Tu audzē zirgus savā saimniecībā, Krišjāni, ar savu ģimeni. Ja? Es ar savu saimniecību, Irbes saimniecību, mums ir tikai govis. Un tu atnāktu pie manis un teiktu, ja, būtu labi, ka man būtu viens govs, un es tev varētu dot pretī vienu zirgu. Bet tad mēs satiktos, un tad mēs runātu par to, tātad šitā gotiņa tāda švaka un maziņa, un tas zirgs tev tomēr ir tāds liels un stalts. Tad tomēr tā īsti nebūtu labi. Ja? Mēs saprotam, tam nav pilnīgi nekāda sakara ne ar alkatību, ne ar ko citu. Tas, kā mēs veiktu šo bartera apmaiņu, ka mēs vienotos, ka tu dod vienu lielo stalto melno zirgu, un es dodu gan to švako gotiņu, gan arī teliņš, lai iet līdzi. Ka mēs vienotos par to, ka tā ir pareizā, taisnīgā apmaiņa. Tajos nav nekā morāla šajos likumos. Viņi ir pirms morālā tajā, kategorijā. Jā, jo tās ir cietas taustāmas fiziskas lietas, bet tu nenolieks taču, ka Krišāņa saimniecība saita kopā ar Irbes saimniecību un pieņemsim, es redzu savu to slimo teliņu, bet es redzu, ka man bija tas slimais. Jā, tev ir tas man slimā gotiņa. Nē, teliņš vesels man. Jā, labi, bet es pats noskatu, tev ir ļoti tāda skaista, iznesīga, smuka govs, bet es savu tādu atbilstošu labo zirgu kumeļu negribu dot. Es tā paskatos, kuram tur zirgam. Tad mums nebūs darījuma. Jā, bet es tev apmānu. Es tev iesmērēju, kā tas arī visos normālos tirgos notiek, es tev iesmērēju neatbilstoši samērīgu govi, neatbilstoši samērīgu kumeļu, kurš es noklusēju šos faktus. Kurš ir jau bez zobiem un tā, ja? Vai tur iekšā ir, slims no iekšpuses, un es tev apmānīšu, un tur man liekas šajā brīdī... Tu mani apmānīji, pieņemsim, bet arī nākamā visu likumsakarīgu ķēde tevi sodīs par tavu apmānīšanu. Es ar tevi vairāk nekad nevienu darījumu neveikšu, un es pateikšu visiem kaimiņiem, Ilzēm un Leopoldiem, kas tur dzīvo, ka Krišjāns mani piekrāpa ar to zirgu. Tu pat riskē tikt ar visu savu nabaga ģimeni izstumts no mūsu kopienas tajā reģionā, kur mēs dzīvojam. Bet tu nenolieks, tu gan manā motīvā... Tu varbūt esi ieinteresēts vienreiz tā rīkoties, bet tu nevari ar šādu rīcību sagaidīt, ka tu turpināsi, funkcionēt tajā valstiskajā kopienā, kur tu esi. Bet tomēr parādās morāls tāds nosodījums no kopienas, jo šis cilvēks šmaucās. Tas ir morāls izvērtējums, principā. Ekonomisks darījums tiek izvērtēts caur tomēr morāls prizmu. Morālā prizma varētu parādīties arī vēl pirms tā darījuma. Proti tajā, ka, piemēram, man varētu būt žēl tavas ģimenes ar daudziem slimiem bērniem, pieņemsim, ja? Un es, lai gan man būtu izdevīgāks, taisnīgāks, cits darījums, tomēr tev teiktu, to tad 2 tās gotiņas pret tavu to skaisto zirgu. Un es teiktu, tev Krišjāni bērniņi slimi ar Covid, es pielikšu vēl vienu telīti klāt, jo es gribu palīdzēt Krišjāņa saimei. Jā. Ja, bet tas, ko mēs mēģinam paskaidrot, ir, ka pašā tajā, mēs vēl pat neesam ieviesuši naudu, pašā tajā bartera darījumā, tas, kādā veidā mēs 2 cilvēki apveltīti ar saprātu, pareizi, ja, apveltīti ar funkcionējošām maņām, spējīgi novērtēt, kas ir labs zirgs, kāds ir labs teļš. Ja. Mēs izdarīsim to gandrīz likumiski, gandrīz strikti ierobežot to pareizo, ļoti tuvu vienīgajam iespējamam darījumu.
Tad, ja mēs mainām zirgus pret govīm šajā konkrētajā situācijā, jo varētu būt, ka apstākļiem mainot, ko es iepriekš teicu, ja, ka ne zirgam, ne tai govī nav tā fiksētā vērtība. To vērtību vienmēr nosaka konkrētie apstākļi. Piemēram, varētu būt tā, ka mums reģionā ir kaut kāda zirgu slimība un vispār ir palikuši tikai 3 zirdziņi. Ko tas nozīmē? Šie 3 zirdziņi, tāpēc, ka viņi ir kļuvuši par ļoti retiem un pieprasītiem, būs daudz dārgāki. Un tam, ka viņi būs daudz dārgāki, nav tieši saistības ar to, ka tu, Krišjāni, kam pieder tie 3 zirdziņi, esi alkatīgs. Jā, un tas, ko tu tikko aprakstīji, tas, kas ir grūtāk pieejams vai kas ir retums, attiecīgi dārgāks, man liekas, tas uzreiz jau to var saprast. Un man liekas, tas parāda uzreiz to, ka ekonomika nevar pilnībā iedalīt tādā tīrās morāls arī. Tā ir tīra morāla. Tā ir tā problēma. Jo tas ir objektīvs lielums, kurš nav vispār atkarīgs no morāla izvērtējuma. Tas, ka tie zirgi dažādu objektīvu arī fizikālu apstākļu dēļ, tie zirgi kļūst par retumu, attiecīgi dārgāk novērtējami. Kaut kas ir dārgs, tāpēc, ka tā dotajos apstākļos ir maz, vai vienmēr ir maz. Ja, var ņemt citu piemēru, atkal kaut vai no latviešu preses vai kaut kur tiek teikts, piemēram, ja, tur šīs šausmīgi dārgās mājas tur pie jūras, ja, piemēram. Ja. Kāpēc šīs mājas pie jūras ir dārgas? Tāpēc, ka tā cilvēkiem liekas, ja, tāpēc, ka tie īpašnieki, kur grib pārdot, viņi ir mākslīgi uzkrūvējuši to cenu, grib iedzīvoties, grib apmānīt citus. Nē, tā nav. Vienkārši īpašumi pie jūras ir dārgi, tāpēc, ka viņi ir maz. Un viņi ir pieprasīti. Un tas viņa dārdzības, tie konkrētie skaitļi, tā ir tā cena, par kuru pircēji ir gatavi maksāt, vai vismaz viens pircējs. Ja? Un pat, ja valsts piespiestu to īpašniekus, nomest to cenu uz pusēm, tas nepadarītu vairāk pieejamus tos īpašumus pie jūras. Man liekas, ka ar tiem barteru darījumiem vislabāk var saprast. Alkatība vai iedzīvošanās kāra, ja, vai apmānīšanas kāra, ja, nav, tās neatrunātie pamata bloki, ja, tie domāšanas struktūras, uz kuru pamata mēs kaut ko pret kaut ko mainām. Vēl viens piemērs. Es audzēju Ķīpselā savā dārzā, reāli audzēju rozes. Kaimiņiene audzē gan burkānus, gan pētersiļus. Man tās rozes labi aug, man viņu ir daudz. Tagad mēs pār sētu satiekamies ar viņu un tagad runājam. Es tev varētu iedot rozes, viņas ir skaistas, šogad labi padavušās. Bet tu varētu man dot pretī tos burkānus un arī pielikt pētersiļu buntīti klāt. Un tad viņa man rādīs, cik viņa tos pētersiļus man dos. Tā būs liela sauja vai drusciņa mazāka. Kā es izlemšu tajā brīdī? Cik daudz tur ir? Tā liels kušķis vai drusciņi? Vai tikai daži tie stiebriņi? Ja? Tā mentālā, kognitīvā darbība, kas tajā brīdī notiek, tikai cilvēks ir spējīgs viņu veikt, tāpēc, ka mums ir cilvēciskā iedaba, ka mēs spējam konkrētajā situācijā izvērtēt šos labumus, ņemot vērā salīdzinoši komplekso visu to situāciju. Man pētersīšus vajag, jo es likšu salātos, bet rozes tik daudz viņai nedošu. Baltās došu, sarkanās nedošu, jo man pašai viņas patīk. Un ka mēs tomēr spējam vienoties tajā brīdī. Jā, vienošanās valodiska darbība, kaut kas tāds, kas dzīvniekiem nav pieejams, un vienlaikus arī šī vērtēšanas spēja, ka mēs spējam izvērtēt ieguldīto darbu. Un pēc tam mēs spējam šo darbu abstrahēt, padarīt par tādu lielumu savā prātā un tad kaut kādu spēt viņu pretstatīt tai precei, ko mēs gribam iegūt un tad saprast, vai darījums ir labs vai, proti, labs arī tīri nemorālā nozīmē, vai viņš ir labs, vai viņš ir izdevīgs man attiecībā par man ieguldītā darbu. Jā, bet es visu laiku tomēr gribu kaut kā vilkt uz tām morālajām kategorijām, jo viens ir tas, vai man ir izdevīgi, bet cits atkal, vai šis darījums ir taisnīgs. Jo ļoti daudzās ekonomikas diskusijās par tautsaimniecību. Bet tad to jāuzmanās, vai šis darījums ir taisnīgs. Labi, bet pasaka piemēru, kad varētu teikt, šis darījums nebija taisnīgs. Atgriezt pie tās pašas buntītes, tas ir kā taisnīgs, tas atkal ir tas, ko es jau runāju par šmaukšanos, kā es uzsitu par konkrēto objektu, ko es gribu pārdot, pārāk augstu cenu, un tad ir, bet tā ir tā pēdējo 2 gadsimtu arī standarta tautsaimniecības diskusija, vai cena, ko īpašnieks uzliek par savu produktu vai par savu īpašumu, vai šī cena ir taisnīga.
Jā, es to teikumu nesaprotu, Krišjān. Tad tev tas ir kaut kā jāatpako vaļā. Ja es prasu 2 eiro par pētersiļu buntīti no savu dārza, kas ir tas, kas ļauj izvērtēt, ka tie 2 eiro ir pārāk daudz vai pārāk maz? Kur tu dabūni to informāciju? Tikai no tā, ka man kaimiņiene, 2 eiro es došu, bet 2,50 gan nē. No cik tā informācija par to taisnīgumu vai netaisnīgumu ne no kurienes citurienes nevar nākt. Viņa katrā ziņā nav nekādā dabīgajā kārtībā, vai ne? 2 eiro par buntīti. Viņu nav filozofiski citur, kur atbalstīt. Tas ir tas, ko es gribu teikt. Un tas, ka tu tagad saki, nē, kaimiņiene tur uzcenoja pārāk daudz, darīs to valsts. Uz kādu pamatu? Tajā brīdī, kad cilvēks piesauc taisnīgumu kategoriju, tur uzreiz ir apelēšana pie valsts, apelēšana pie kopīgā labuma, pārāk daudz netaisnīgi darījumi kaitē tautas kopīgajam labumam, ierobežo arī citu cilvēku tur saimnieciskās iespējas. Vienkārši tā 19. gadsimta standarta marksista ekonomikas, kā marksisti vispār skatās uz ekonomiku, viņi tiešām paskatās uz cenu. Viņi secina, šis kapitālists ir eksploatators, nepamatoti no cilvēkiem izsūc viņu, pirmkārt arī cilvēki padarīs pa preci, bet tā galvenā apsūdzība tāda, ka tā cena vienkārši nav samērojama ar ieguldīto darbu. Un tam līdzīgi, ka proti peļņas princips. Un teiks, ka tas, ka cilvēks... To es nesaprotu. Šeit es 19. gadsimta marksistus nesaprotu. Bet ne tikai marksisti, piemēram, arī, ja lasa tāds katoļu sociālās teorijas darbus, viņi arī teiks, ka kāds, kurš ir tur baigi bagāts, viņš nevar, pārdodot savus produktus tirgu, viņš nevar tur uzskrūvēt pārāk lielu, proti netaisnīgu cenu, jo morālais pienākums viņam to liedz. Un tur būs ļoti daudz tādos, es teikšu, katoļu, bet ne tikai katoļi, arī luterāņu protestantu domas tādos manuāļos, kur viņi izvērtē ekonomiskos darījumus no morālas prizmas. Viņi teiks, ka Luters, piemēram, arī 16. gadsimtā viņam būs vairāk veseli tādi sacerējumi par to, kā tie tirgotāji tur tirgū krāpjas vai zemnieki savu ķirbi pārdot pārāk dārgi, jo viņi tur ir naudu plēsēji, badakāši. Šajā brīdī man liekas, ka Luters vai kāds cits par naudas plēsējiem, badakāšiem, viņš nesaprot tos pamatlikumus, kā tas darbojās. Atkal var nākamo piemēru, Zīda ceļš, kas pastāvēja no mūsu ēras 2. gadsimta aptuveni līdz 15. gadsimtam, kad šitā Otomaņu impērija tur piegrieza visu to. Protams, kad no zīda ceļa tas zīds vai tās garšvielas vai smaržvielas, kas iznāca, kas tika pārvestas tur uz tiem dzīvniekiem cauri visiem tiem kalniem, visām tām teritorijām, kur bija laupītāji, nezinu kas. Tad, kad viņas nonāca Romā, protams, ka viņas bija dārgas. Kāpēc viņas bija dārgas? Laiks, apstākļi. Un īstenībā, bet tu saproti, ka tikai tie cilvēki, kas veic to darījumu, tie, kas pārnes, ved reāli, liek maisos, riskē ar pirātiem, un tad atved Romā, ieliek tajā tirgu, kur sašuts stāv Luters, vai ne? Un saka, ziniet, tur es nezinu, 300 guldeņi, par 10 gramiem, vai cits mērvienības bija, un Luters ir sašutis. Kas ir tas, ko nozīmē tie 10 guldeņi? Ja saka, ka tas ir pa daudz, tad cik būtu un uz kāda pamata varētu teikt, ka 10 ir pa daudz, bet 8 būtu pareizi? Es gan arī izklausos pēc kaut kāda Hayeka atreferējuma, bet ir kaut kas nepārvarami spēcīgs tajā likumā, ka, tajā atziņā, ka tā informācija par tiem darījumiem, un tā pareizā cena un tas pareizais buntītes lielums to pētersiļu, viņus no kurienes citurienes nevar izdabūt, kā tikai brīvi ļaujot cilvēkiem slēgt šos darījumus. Un tātad pa zīda ceļu vest, ja vajag, tur tās smaržvielas. Tātad jautājums par to morālo sadaļu visā tirgošanās darbībā, un arī uzņēmuma darbībā, jo tā ir līdzīga. Tad man vajag, lai es gribu te šūt zābakus, un man ir jāvienojas ar to zābaku šuvēju, cik viņš mēnesī ir gatavs, pa kādu naudu viņš ir gatavs strādāt tajā kvalitātē, kuru es gribu no viņa saņemt. Tā būtu vienošanās starp mums. Kur parādās tā morālā sadaļa, tajā visā? Manuprāt, šajā pirmajā līmenī viņas vienkārši nav. Viņa parādās tad, kad, pirmkārt, viņa parādās jautājumā, vai var tirgoties ar pilnīgi visu. Nē,
Kāpēc nevar? Tāpēc, ka viena daļa tirdzniecībā ielaistu lietu pārkāpj dabīgo likumu. Piemēram, mēs netirgojam cilvēku orgānus. Mēs netirgojam arī pašus cilvēkus. Ja? Verdzība, tirgošanās ar cilvēkiem, kas pastāvēja antīkā pasaulē. Un daudz gadsimtus ir dabīgā likuma pārkāpums. To mēs nevaram pārdot. Tas būtu viens, otrs. Prostitūcija arī pārkāpj dabīgo likumu. Ja? Proti, tas parāda, ka arī mana privāta īpašuma lietojums nav, man tas pieder, labi, es esmu valdnieks par savu. Absolūts. Viņš nav absolūts, jo tās robežas ir novilcis dabīgais likums ap šī privāta īpašuma lieta. Es nevaru lietot savu īpašumu amorāliem mērķiem. Jā, turklāt jāpiebilst, ka tā cik lielā mērā amorāliem vai vēl ļaunāk, kā ar to cīnīties, jo cilvēki tomēr ir tendēti to darīt. Ja? Piemēram, prostitūcija un arī vergturība ir pastāvējusi visos laikos, pastāv arī tagad. Kādas būtu metodas, kā ar to cīnīties? Ja? Tad tur ir atkal tai valstī jāiejaucās. Ja valsts sāk iejaukties tajos darījumos starp cilvēkiem, tur rodas citas problēmas. Tas viss ir komplicēti. Bet to tu pareizi saki, ja? Tie morālie noteikumi, tie ierobežojumi, ja? Viņi neskar pašu, viņi neskar pašu to darījumu būtības loģiku. Viņi var attiekties tikai uz priekšmetiem, kaut kādām konkrētām situācijām, ja? Tātad cīņa pret monopolu tiesībām grūtos apstākļos ir pilnīgi pamatot. Ja? Tātad tas kārtējais Āfrikas piemērs, kur nav tā dzeramā ūdens, un tad viens cilvēks iegūst to galveno tajā reģionā dzeramā ūdens avotu, un tad burtiski ir jāpārdod citiem tiem cilvēkiem kaut kas, lai viņi nenomirtu no slāpēm. Ja? Un viņš ir vienīgais, un viņam ir monopola tiesības, tad viņam ir tendence, un tāpēc protekcionismu arī kritizē ar šo argumentu. Ja? Ka, tajā ir pilnīgi pamatoti valstiskajai kopienai tajā iejaukties. Kas atkal no otras puses pamato, kāpēc valstiskā kopiena var no visiem strādājošiem iekasēt kaut kādu summu nodokļos. To mēs arī saprotam. Jo tev ir jānodrošina funkcijas valstiskajā kopienā, kuras nevar nodrošināt savstarpēju darījumu rezultātā. Piemēram, ir jāspriež taisnīga tiesa. Piemēram, ir jāaizsargo robežas. Tad mēs tai armijai maksājam kaut kādu daļu no sava tā nodoklīša. Īstenībā tā sistēma nav nepareiza, viņa nav nesakarīga. Viņai vienkārši vajag saprast, kā tas viss sakārtojās kopā. Ja? Tad ir mūžīgais jautājums, vai pilnīgi visas tās sfēras mēs atdosim privātu individu rokās, ja? Vai izglītību nodrošinās visiem bērniem tajā valstiskajā kopienā, pati kopiena ar vienotu sistēmu vai vienotu programmu, vai ļausim katriem vecākiem vai kaut kādām privātām iestādēm piedāvāt to, ko viņi grib. Ja? Vai ceļu apsaimniekošanu darīs kopiena vai upju krastu apsaimniekošanu, vai atdos tiem privātiem uzņēmējiem, kas to grib. Un tur ir argumenti gan par, gan pret, bet es teiktu, ka šī ir drīzāk tādi izņēmumu gadījumi. Klasiskais jautājums visās vēsturiskajās tādās ekonomikas teorijās, kur uzreiz morāli ieslēdzās, tas ir tiklīdz parādās nauda, tā parādās aizdevumu, jeb kā to saka vecmonīgā vārdā, augļošanas iespējas, un tas uzreiz ir kaut kas tāds, kur pēkšņi tiek zvanīti sarkanie morāls izvērtējuma signāli. Jau no antīkās pasaules. No antīkās pasaules, jo nauda tiek pārdota, nauda tiek padarīta par preci, kas tiek pārdota, cilvēks samaksā divas. Mēs par to runāsim, mums būs atsevišķi aplādi noteikti, bet tur uzreiz parādās atkal morāls kategorija, tīri jau šajā tādā pamatsaimnieciskajā darījumā, kas arī mūsdienās īstenībā ir saglabājusies kaut kādā ziņā, lai cik miglaini. Piemēram, visu pēdējo gadu akcijā pret ātrajiem kredītiem mēs redzam, ka kaut kas tur nav labi, ka tas pats mehānisms īsti nav, nav taisnīgs, nav morāli pareizs, nav ētisks. Un tad valstiskā kopiena mēģina meklēt dažādas sviras, kā šādu apšaubāmu ekonomisko praksi, apšaubāmu darījumu ierobežot. Mums būs iespēja parunāt par to atšķirības, manuprāt, arī bieži tiek pārprasts, kas ir brīvais tirgus, vai tirgus ekonomika un kapitālisms. Tas ir dažādas lietas. Un kopš 19. gadsimta tad arī tie formulējumi ir bijuši dažādi. Visai tai problēmai. No tiem tirgus likumiem mēs nevaram tikt ārā. Un vienlaikus arī domājot šobrīd par Patriku Denīnu, to grāmatu, par kur mēs vienreiz jau runājam, kur arī bija tā asā tirgus ekonomikas un asā tā kapitālisma kritika. Kaut kādā ziņā, manuprāt, varbūt nelīdz galam pārliecinoši.
Brīvā tirgus un kapitalistiskā sistēmai ir līdzīgi kā liberālismam, tai pašā aprakstītajā grāmatā. Manuprāt, viņiem ir tās īpašības, ja, ko Nasims Talebs sauc par to netrauslību, ja, antifragile. Ja, un tas ir tajā lielajā brīvā tirgus kapitalistiskajā sistēmā, kas visu laiku tiek kritizēta. Viņai ir tā lokanība, kas, manuprāt, ir atkarīga no tā, ka tie pamatlikumi ir pareizi saprasti. Ja? Un ka viņos tas morālā elementi ir daudz mazāk nekā bieži vien domā. Viņi ir tik elastīgi, ka viņi mierīgi var inkorporēt, uzņemt sevī gan visasāko kapitālismu kritiku, gan izvairīšanos no šiem kapitalistiskajiem noteikumiem. Ja? Ir daudz tādu piemēru, ja? Kad Anglijā taču pirms kādiem 100 gadiem tur viena cilvēku grupiņa, viņi nevar izturēt to ekonomisko modeli, kādā Lielbritānija dzīvo. Ja? Viņi uztaisīja savu to viduslaika tipa ģildi tajā vienā ciemā. Nodzīvoja daudz desmitus gadus, un beigās tas tomēr izbeidzās, jo kaut kā cilvēkiem izzuda pamatojums, jēga, kaut kā izbeidzās, ja? Bet viņi pilnīgi brīvi to darīt. Tāpat tāda kibucu sistēma, kas ir īstenībā komunisma tāds eksperiments, ja, kas tika veikts Izrēlā, ja, arī viņi brīvi tajā lielajā ekonomiskajā, turklāt jau globalizētajā, viņi var izveidot to savu mazo vietiņu, kur viņi dzīvo kaut kā citādāk un nepiedalās. Un liberālismā ir līdzīgi, ja, tā lielā, ko mēs kritizējam, ja, tā lielais liberālisms, tas tvēriens, kas ir viss cauri ejošie priekšstati un pārliecības par to, kā ir jādzīvo, kas ir cilvēku brīvība, ko tas nozīmē un tā tālāk. Viņi ļauj uztaisīt tās mazās nišiņas, kur mēs sakām, nē, mēs nepiekrītam. Un to atsevišķo segmentiņu nepiekrišana vai pretošanās nesalauž, neizārt to kopējo sistēmu. Tāpēc, piemēram, liberālisms jau tiešām vismaz 300 vai 400 gadus plaukst un zeļ, bet vismaz sākotnēji privāta īpašums tādā šo liberālismu klasiķu domāšanā tādam lokam ir ļoti svarīgs. Bet kā tieši un kāpēc? Mēs to visu turpmākajās aplādēs iezīmēsim, bet no savas puses tiešām, labi, tu visu laiku mēģiniet prom no tās, no morāla, mēģini kaut kā skatīt ekonomiku, tajā autonomajā, bet tāds Patriks Denīns, arī Rodžers Skrūtons un citi, viņi visu laiku mēģina kaut kā tomēr parādīt, ka konservatīvie nav. Mēs neesam tādi raupji, tur IKP skaitītāji, vai nezinu, tur ļoti raupji, ka privāti īpašums, mans nams, man pils, un neliekaties vispār nezinis. Tas pats arī Skrūtons un arī Denīns, viņi visu laiku mēģinās noraidīt kaut kā labi tirgus, privāti īpašums, jā, bet ar morālu atbildības nastu, kas līdzināk privāti īpašums iesaistīts jau kaut kādā sociālā sabiedriskā tīklojumā. Tirgus mehānismi arī ļoti labi, kaut kāda objektivitāte starp pieprasījumu, piedāvājumu un leģitīmu vēlmi gūt peļņu, lai sev dodrošinātu un apgādātu, bet arī tirgus, kurš darbojās noteikti morālu, priekšrakstu, tāds pirmspolitisks morāles arī ietvaros. Man liekas, mēs nevarēsim izvairīties no tā, ka dažādos laikos piedāvātās ekonomiskās sistēmās tas piedāvājums un galvenā apsūdzība ir tieši bijusi, ka kapitālisms ir amorāls vai, piemēram, no mūsdienu skatu punkta arī komunisms, marksisms, dažādi sociālismi ir amorāli. Proti, tur tas uzreiz ir tā galvenā apsūdzība ir, protams, jā, tur ir arī tīri tāds ekonomikas ietvaros apsūdzība, ka šī ir tik neefektīva ekonomiskā sistēma, proti slikta ekonomiskā nozares ietvaros, proti netiek sasniegti labi saimnieciskie mērķi, tas būtu viens, bet tas galvenais, tas lielais patos, man liekas, tieši ir tāds morālais izvērtējums, ka sociālisms ir amorāls pēc būtības, jo tas noliedz privātu īpašumu, noliek privātu īpašumu ir amorāli, jo tas ir, jo privātu īpašums ir svarīgi cilvēka dabas spējību piepildīšanai. Un tas vienkārši tas, ko es gribu uzsvērt, kad tā no morālā izvērtējuma, dažādu ekonomisko sistēmu un pat pieņēmumu morālā izvērtējuma nevar īsti izvairīties. Jā, bet vai tas ir izvērtējums par tiem pamatu principiem, vai tas ir izvērtējums par konkrētu noteiktās vietās īstenotu ekonomisko sistēmu, teiksim tā, negatīvajām sekām? Ja? Man liekas, ka viņi vienkārši nevajag pārāk strauji aizliegt pie tā, ka mēs runājam, teiksim,
par Latvijas tautsaimniecību, ja, un tad uzreiz jau nākamajā teikumā, lūk, globalizētais preču un arī strādātāju tā plūsme, ja, vienkārši latviešu cilvēkus aizvilina prom no dzimtenes, viņi pārceļās dzīvot tur Īrijā vai kaut kur citur strādā, tur nekad neatgriežas. Ja. Un, protams, ka mums tas ir slikti, un tad mums tā atbilde ir, ka mūsu ekonomikai ir jābūt nacionalistiskai. Kaut kādā ziņā pat protekcioniskai, ja, kam es arī piekrītu, ja, bet to robežu ir tā ļoti uzmanīgi jānovalk. Nu, tur, ja. Bet svarīgākais, Krišjāni, ja, manuprāt, tām gaidām un ilgām no ekonomikas, no tautsaimniecības, no izaugsmas, no labklājības, no peļņas palielināšanas, no ģimenes ienākumu, ģimenes budžeta palielināšanas ir jābūt mērenām. Ja? Veidam, kā jūs par to domājat, ir jābūt mērenam un saprātīgam. Tie morālie mērķi parādās tur. Ja? Vēlreiz, kāpēc ir bez ģimene vai Krišjāņa Lāča ģimene grib palielināt kopējo ģimenes budžetu? Nu, kaut vai drusciņi. Nu, kāpēc tu to gribi? Jo mēs gribam nopirkt grāmatas, jo mēs ar bērniem gribam aiziet uz, kino, jo mēs gribam aiziet uz šo restorānu, jo mēs gribam aizbraukt uz Jeruzalemi, ja? Jo mēs gribam izremontēt vannas istabu, jo mēs varbūt gribam bērnam kādu privātskolotāju klavieru spēlēt, redzi? Bet nav nekāds bet. Mēs pilnīgi leģitīmi to gribam, ja? Bet tas morālais... Jaunāko iPhone modeli katru otro gadu. Nu, tas, manuprāt, ir banāli. Tas, manuprāt, Mēs palielinām peļņu, lai dabūtu jaunāko iPhone modeli. Problēma drīzāk ir tajā, ka mēs gribam, man gribētos cerēt, ka mēs gribam labas lietas. Ja? Krišjāņa ģimene un mana ģimene. Mēs gribam labas lietas, tāpēc, ka mēs esam iesakņoti tajā savā saimē un ģimenē. Mēs esam katrs saimnieks un saimnieci. Ja es dzīvotu kā viens atomizētais, nelaimīgais indivīds kaut kādā dzīvoklī, tad es varbūt gribētu kaut ko citu. Un to kaut ko citu, ko es gribētu, es nesaprastu, ka tas nav tas, ko man īstenībā vajag. Vai ne? Tur viņš kaut kur veidojās. Mēs atgriezīsimies vēl pie Ksenofonta, ja? Ka viņš saka, ja tu peļņu neesi izlietojis, labā veidā, cilvēciski, ētiski labā veidā, tad īstenībā tu viņu esi zaudējis. Viņš saka kaut ko būtisku. Un tas paredz, ka peļņu var izmantot arī sliktā cilvēka, arī pazemojošā, noniecinošā viņa dabu apkaunojošā veidā. Tāpat kā darījums var tikt veikts vai apmaiņas vai barters, vai tikt veikts ar kaut kādu priekšmetu, kuru vispār nedrīkst apmainīt. Jo apmainīšana, pārkāp viņa dabīgās tiesības, ir amorāli. Tas var notikt, ja? Tas var notikt, bet tas neatceļ visu to barteru sistēmu. Tas, ko es šodien mēģinu pateikt. Jā. Lūk, un nākamajā reizē mēs tiešām parunāsim arī par verdzību, par grieķiem vispārējo, jo tur arī tādā Atēnu ekonomikas skatpunktā ir no vienas puses šī objektīva ekonomikas dimensija, vienkārši tāda ir tā politiskā sistēma, kā gūt... Pat nevis politiskā sistēma, cilvēks tā ir iekārtots. Jā, cilvēks tā ir iekārtots. Lai dabūtu resursus, bet, lūk, viņiem resursi ir vērks. Cilvēks tā ir iekārtots, ka viņam, vēlams, lai viņam būtu gan rozes, gan pērtersiļi, gan viens zirgs, gan vismaz viena govs. Un tajā brīdī, kad mēs, piemēram, sakām rozes, pētersiļi un viens vergs kā Atēnās, tad, atkal parādās šie morāli izvērtējumi. Labi, ar jums šodien bija kopā Krišjāns Lācis un Agnese Irbe.